Kādu mirkli atpakaļ internetu un citas mēdīs aplidoja ziņa, ka CSDD konkursā labākā satiksmes drošības skola Latvijā uzvaru iegūsi Popes pamatskola. Mēs esam šodien ieradušies Popē un, kā saka, gribam apskatīties, kā dzīvo, kā darbojas labākā satiksmes drošības skola Latvijā. Dzīvojam mēs ļoti pavasarīgi jau, kā jūs redzat. Un esam šodien atklājuši ārpusē arī braukšanas sezonu. Tā ir bērnu iniciatīva, jūsu iniciatīva, skolas vadības iniciatīva. No kurienes nāk šī darbošanās? Nu, vairāk jau sākumā tā ir mūsu iniciatīva, skolotāja iniciatīva. Un pēc tam noteikti bērni. Šajā konkursā tiek vērtēta gan tie bērni, kas tajā vecumā, kas jaunie satiksmes dalībnieki, kā arī nākamais grib būt mobili konkurss, kā arī kvalitāte, kvantitāte. Tad, kā ir iespējams, ka tāda tomēr neliela skola, kā mēs noskaidrojam, pat nav gluži 100 bērnu pamatskolā, un tomēr jūs ar masveidību esat paņēmuši visu Latviju? Tas nozīmē, ka jāpiedalās pilnīgi visiem. Īstenībā nav izņēmumu. Uz riteņa ir jākāp visiem sākuma skolā, un konkursā grib mobils arī jāpiedalās visiem. Pašlaik tiek sagatavots likums, pēc kura 3. 4. klasē būs jāmācās satiksmes noteikumi. Tie, kas gribēs, varēs braukt ar velosipēdu, citi varēs, kas negribēs, nē, bet 4. klasē būs jānokārto eksāmenis. Faktiski jūsu skolā šobrīd es saprotu tāpat visi mācās satiksmes noteikumus un visi brauc ar velosipēdu. Tieši tā, mūsu skolā ir jauno satiksmes dalībnieku pulciņš, kurā bērni jau no 2. klases sāk mācīties satiksmes noteikumus, sāk mācīties braukt ar riteni pareizi, mācās pirmo palīdzību un mācās 2., 3., 4. klasē, un lielie bērni 6., 8. klase jau visu zina un piedalās jau nākamajā konkursā. Vienīgā izmaiņa pēc jums no nākošā gada, tad varētu būt, ka jūs tikai jānokārto 4. klasē tas eksāmenis. Es domāju, ka lielākā daļa bērnu to var arī nokārtot. Jūsu panākumi konkursos grib būt mobils un jauniem satiksmes dalībniekiem Latvijā. Esat kādreiz vinējuši vai godalgotās trīniekos ar tiekat? Īstenībā tādā pavisam spits mēs neesam bijuši nekad. Un šogad mēs esam uzvarējuši tāpēc, ka mēs esam bijuši pietiekoši labi abos konkursos. Esam bijuši finālā, esam piedalījušies un... Jā, bet pirmo vietu nekad mēs neesam ieguvuši nevienā no šiem. Tas tad viss ir priekšā. Pie šādas darbības, kā jūs sakat, kad 2 reizes nedēļā ir šī satiksmes drošības pulciņa nodarbība, bet faktiski, kas no skolotājas saprot, ka īstenībā kā sākās sezona, tā aiziet uzreiz katru dienu. Brauc katru dienu. Līdz ko sāk braukt, tāda visa skola grib braukt. Un mēs braucam. Grib būt mobils ir vairāk tā kā bērnu pašu organizēta lieta. Cik liela loma tur ir skolotājiem? Īstenībā man liekas, ka nevienā konkursā nav tā, ka viss izdara bērni. Un to laikam var pateikt, ka jebkurš skolotājs. Ja skolotājs ir darbīgs, tad arī bērni. Nezinu, ka būtu tā daudzreiz otrādāk. Jums ir tā materiāla tehniskā bāze, teiksim, uz kuras darboties, teiksim, ja priekš jauniem satiksmes dalībniekiem ārā tas laukums ir uzriktēts, kā tur ir ar tiem kompjuteriem un tiem maketiem? Maketi ir paši zīmēti. Tad vienādi sakot, vienīgais, kas tagad ir atlicis, tas ir uzvara gribu būt mobils un uzvara jauniem satiksmes dalībniekiem. Mērķis jau tas ir visiem, kas piedalās noteikti, bet mums šoreiz pietiks ar labāko CSDD skolu. Pagaidām. Pagājušā gadā. Pagaidām. Pagaidām.